Laimes lēmums. Starp laulātiem ļaudīm arvien mēdzot tā būt, ja vīrs ļoti čakls, tad sieva paslinkāka, un ja sieva mudīga, tad vīrs mēdzot kausts būt pati laimiņa, tā esot reiz nolēmusi. Viņa reiz pa zemi virsu vecais sieviņš izskatā staigādama, prasījus gailim ceļu. Gailis atteica, es pa sēta vidu vien nolokos, tādēļ nezinu parādīt ceļu, bet retur saulgozi guļ mūsu puisis, tas zina. Laimiņu prasījus puisim, puisis nevīžodams pacelties, izjājiet, laimiņai noteikusi nekā. Gabalā gājus, tā ieraudzījus meitu čaklī līnu plūcā. Vādzi meitiņ, parādi man ceļu. Meitiņ tūlīt tecējus naigi ceļā rādīt. Šķiroties, laimiņa sacījus, tur saulgozi guļ puisis, tas tev būs jāņem par vīru, jo tas esot atronu par labu esam. Tu esi ļoti čakla, viņš pakūtrāks, jūs labi kopā sadarēsiet. Kā laimiņa toreiz lēmusi, tā arī vēl šodien tās piepildoties.